Tātad par tēmas aktualitāti. Es domāju, lielākā daļa klātesošie, vismaz, kas ir saistībā kaut kādā ar tiltu būvniecību Latvijā bijuši zina par esošajām mums tiltu specifikācijām, ka faktiski mēs tikai CEM1 tipa cementu varam lietot, pie tam zemo sārmu cementu faktiski, tas ir ne tiešā veidā, bet dēļ sārmu satura ierobežojumu betonā, plus vēl arī tātad trikalts jaunināts pašā cementā ir ierobežots. Un, es domāju, pēc šīm visām stundām šodien šeit pavadītajā man vairāk nav jāstāsta, kāpēc kaut kas mainīsies jau tuvākajā nākotnē saistībā arī cementu ražošanā. Un, CEM1 jau īstenībā daudz, kur jau tiek saukts par tādu dinozauru jau. Un kas ir būtiski, kad Latvijā faktiski betona ilgmūžības ziņā salisturība ir bijis tāds tā kā jājam zirdziņš, un vienīgais jautājums, kurš ir uztraucis, manuprāt, gan ražotājus, gan arī pētniekus kaut kādā ziņā, un citi ilgmūžības faktori, kaut vai mēs skatāmies tā paša Eiropas standarta izpratnē un betona ārējās vidas iedarbības klasēm, kā karbonizācija, chlorīda iedarbība, tad, kā izrādījās, tad es nezinu, tādā pārskatāmā pagātnē nav bijis neviens vispār pētījums mums, kāda ir, chlorīdu iedarbība uz betonu vai karbonizācijas ātrums, kā mainās atkarībā no tā, kādu mēs izmantojam cementu veidu vai vispār citi faktori, kas mainās betonā, kā šīs īpašības arī attiecīgi betonā mainītos. Tāpēc tas bija man tāds arī personīgs uzdevums, gribējās saprast un izpētīt šo jautājumu. Tātad mērķis bija veikt tādu betona ilgmūžības īpašību salīdzināšanu tādiem klasiskiem tiltu betoniem ar divām raksturīgām ūdens cementa attiecībām un izmantojot tātad gan referencēju šo te, parasti izmantoto CEM1 SR3 tipu cementu un salīdzinot to ar faktiski citiem Latvijā pieejamiem kompozītu cementiem. Un balstoties uz tādu, izstrādāt faktiski plašu tādu izpētes programmu, ar kuru varētu veikt tiešām tādu vispusīgu salīdzinājumu savā starpā, lai saprastu, vai šie cementi, vai viņiem ir pietiekami laba veiktspēja betonā vai ne priekš šīs, izmantošanas tiltu būvniecībā un infrastruktūras būvniecībā. Tātad praktiskā pētījuma programmā, tātad šeit minētie 5 dažādi Latvijas tirgū pieejamie cementi, no kuriem pirmie 4 ir ražoti brocēnu ražotnē, un 5. CEM2 AV cements ir Heidelberga cements, bet jāpiemina, ka šeit nav rakstīts varbūt, ka šis ir tātad CEM2 cements, bet kura ražošanā ir izmantots arī zema trikalts alumināta, respektīvi sulfāta izturīgais klinkers, un viņam arī ir tad arī attiecīgi zemu sārmu klinkers. Tātad viņš būtu pēc būtības līdzvērtīgs CEM1 SR cementam, bet tātad vēl ar šo te flyešu, smalko disperso pelnu piedevu. Tātad izmantotās testēšanas metodas, abas divas klasiskās tātad Latvijā izmantotās salusturības testēšanas metodas, tātad virsmas atslāņošanās un stiprības zudumi. Tika pētīta arī gaisa poru sistēma betonā, lai pārliecinātos, ka pēc būtības šī gaisa poru struktūra ir pietiekami laba, lai nodrošinātu salisturību no teorētiskās puses. Tātad divos veidos pētīja betonu karbonizāciju, standarta metoda, respektīvi dabīgos apstākļos un pātrinātā metoda 3% CO2 koncentrācijā klimata kamerā un chlorīda iespiešanās dziļums tika noteikts 2 vecumos, 70 un 180 dienu vecumā, un papildu salīdzināt arī pētīt arī betona sulfāta izturību tieši uz izplešanos un arī sārmu silīcija reakciju betonā. Tātad par betona sastāviem, tātad, kā jau minēju, tātad 2 ūdens cementa attiecības 0,39, 0,45. Tātad katru cementu veidu tika izgatavot betonu, tātad tika lietotas granīta pildvielas salusturīgās, betons viss ar iesaistīto gaisu, kā jau šeit redzat, robežās no 4,6 līdz 6,1–6,2%. Mērķis bija
turēties ap tiem 5–6%. Betona stiprības tādas raksturīgas vairāk vai mazāk tiltu betoniem, es teiktu tādi C3, 37, C35, 45 betoni ar tādu normālu virsstiprību, tie būtu atbilstoši pēc šīm UC attiecībām. Tātad betona salisturība un betona stiprības zudumi. Tātad betons tika pārbaudīts atbilstoši mums standartā spēkā esošiem standartam šī F300 klasei un arī pagarinātā testēšana, kas atbilst uz F500 klasi. Abos gadījumos, kā mēs šeit redzam, absolūti visiem betona paraugiem tika novērota stiprības palielināšanās, stiprības pieaugums pēc attiecīgās ciklošanas. Tātad atbilstoši šai metodei visi, var teikt, betons ir ar brīnišķīgu, lielisku salisturību, nekāda tātad struktūrālu bojājumu, kas samazinātu betona stiprību, viņā nerodās ar visiem šiem iespējamiem cementu veidiem, gan pie augstākas, gan pie zemākas ūdens cementa attiecības. Es gan gribētu pieminēt šeit vienu tādu niansīti, ko mēs Latvijā esam aizgājuši uz tādu vienkāršu izpratni varbūt tās, un mums ir pieņemts, ka šis F300 neatkarīgi no tā, kādai vidē būs pakļauts betons, nozīmē tātad 300 cikli vienkārši tātad gaisa ūdens apstākļos, vai tātad mēs pielietojam pātrināto metodi un samazinām šo ciklu skaitus uz 75 priekš F300, ja mēs testējam salsūdenī. Taču kolēģi Lietuvā, kas man cik zināms vienīgie Eiropā, kas vēl lieto vispār šādu testēšanas metodi, viņi ir tomēr palikuši pie daudz stingrākām prasībām, kā tas varbūt tās arī kādreiz bija padomju standartos noteikts. Tātad pēc būtības, ja XF4 ārējais iedarbības klase, kas betons pēc Eiropas standarta nozīmē ar lielu mitrumu piesātinājumu un pakļauts pretapledojumu vielām, sālim, tātad viņi šo testēšanu taisa. Tātad F300 šādā gadījumā nozīmētu 300 pilnus ciklus bez nekādām pātrinātajām metodēm, testējot salsūdenī. Tātad faktiski tas, kas šeit ir tests mums, tātad 150 cikli pātrinātie un it kā atbilst jau F500 metodei, pēc priekš Lietuvas tā vēl būtu tikai puse no testa, tas būtu F150. Ja mēs skatāmies pēc virsmas masas zudumiem, tur šī bilde izskatās pavisam savādāk. Tātad šeit ar sarkanajām līnijām ir atzīmēti mūsu standartās noteiktie kritēriji, un tātad īpaši mēs skatāmies uz tiltu konstrukcijām, kur kalpošanas laiks ir 100 gadi. Mums tagad arī mūsu LVS 156. standartā tātad ir atsevišķi izdalīts, tātad stingrākas prasības 100 gadu kalpošanas laikam. Tur mēs redzam, ka ne visi tātad betoni, ne ar visiem cementu veidiem ir izturējuši šo te pārbaudi. Tātad, kā te var redzēt, tad CEM1 cements bez problēmām ir izturējis, CEM2 BM SLL cements, tātad ar šlagu un kaļķakmeni, ir izturējis bez problēmām ar zemāku ūdens cementu attiecību ar augstāku. Arī ir izturējis, ņemot vērā šo te vēl otru pieļaujamo kritēriju. CEM2 ALL cements ir faktiski uz robežas ar zemāku ūdens cementu attiecību, bet tomēr bišķi pārsniedzis un godīgi tātad neatbilst faktiski, varētu teikt, šim 100 gadu kalpošanas laikam. Un CEM2 AV cements, kurš arī izpilda tātad šo 100 gadu limitu. Te, kas ir interesanti, kā šeit var redzēt grafikā, ir attēlots tātad masas šie te zudumi pēc katriem 7 cikliem. Un kas ir ļoti interesanti, arī tā bišķiņ būtu atkāpīta. Esmu daudz tagad iepazinies arī ar Skandināvijā veiktajiem dažādiem pētījumiem, izmantojot šo te testēšanas metodu ar kompozītu cementiem. Un ļoti bieži ir tā, ka lielākie nobirumi tieši kompozītu cementiem rodas pēc pirmajiem 7 faktiski cikliem, un pēc tam, kā mēs varam redzēt arī šeit, lielākajā daļā gadījumu, faktiski pēc tam šie nobirumi ļoti proporcionāli samazinās. Tātad
pirmajos 7 ciklos veidojās liela nobiruma, it kā betonam šī tāda, varētu teikt, korozija, un pēc tam viņa tā kā apstājās, kas ir saistīts ar dažādiem vēl citiem mehānismiem, kas notiek betonā. Lielā mērā tas ir saistīts arī ar karbonizāciju un ar pašu testēšanas metodi, kad faktiski betona paraugi līdz testēšanai viņiem ir iespēja nedaudz karbonizēties. Un, faktiski tātad mēs nenosakām tikai pliku salisturību, bet šeit ir ietekme arī no tā, ka faktiski nolobās nost betona virsmu, kur ir nedaudz jau karbonizējusies. Ko es vēl gribēju piebilst šajā sakarā? Kilograms uz kvadrātmetru virsmas masas nobirumi, kas šeit pēc standarta izpratnes mums it kā liekas ļoti, nevis liekas, bet tā tad ir ļoti daudz, pārsniedz tā tad pieļaujamās visas normas. Protams, mēs varam spekulēt vai diskutēt par to, šie te 56 cikli, cik ilgā laikā viņi praktiski izpildās betonam, bet jāņem vērā, ka tie ir cikli nevis, kur vienkārši betons sasalst atkūst, bet tātad viņš no pilniem plus 20 grādiem tiek sasaldēts līdz mīnus 20 grādiem, un tā, teiksim, vides agresivitāte ir krietni lielāka nekā standarta Latvijas ziemā, kad iespējams jebkur betona virsma varbūt līdz mīnus 20 pat nekad vidēji ziemā nesasalst varbūt 5 gadu laikā. Tad kilograms uz kvadrātmetru virsmas nobirumu, ņemot vērā betona blīvumu, atbilst 0,4 mm no virsmas. Tātad, jebkurā gadījumā šie te bojājumi, viņi nav lieli. Tas nav tā, ka tas betons, jūk ārā struktūrāli sāk sabrukt. Tas daudzums, kas no virsmas nolobās, jebkurā gadījumā ir diezgan niecīgs, es teiktu. Kā es minēju par gaisa poru analīzi sacietējušā betonā, mēs pārliecinājāmies, vai ir gaisa struktūra šajos betona paraugos ir viss kārtībā. Tad šeit var redzēt, diemžēl neizdevās pilnīgi visiem paraugiem veikt šo pārbaudi. Paldies betona pētījuma centram, kurš atbalstīja ar šo testu vismaz šādā apjomā, kurā mēs to varējām izdarīt, bet šeit tika salīdzināti betoni, kuriem bija lielāki, kuriem bija mazāki nobirumi. Kā var redzēt, tie standarta kritēriji, kādi ir parasti noteikti visās zinātniskajās publikācijās un literatūrā zināmie, tātad kvalitatīvai mikrogaisa daudzumam betonā vajadzētu būt virs šī 1,8%. Īpatnējai betona virsmai vajadzētu būt tātad virs 25 mm mīnus pirmajā pakāpē vai uz milimetru. Un attiecīgi attāluma koeficientam zem 0,2 mm. Kā mēs šeit redzam, viens paraugs ir, teiksim, varbūt uz robežas ar šo te īpatnējās virsmas laukumu kopējo, bet kopumā viņi diezgan labi izpilda šos te kritērijus. Tomēr šie te paši 3 tātad paraugi, ja mēs skatāmies virsmas masu zudumiem, viņi ir ļoti atšķirīgi. Ja? Tātad, ko mēs varam apgalvot, ka gaisa poru struktūra noteikti nav tas galvenais iemesls, un tie tiešām jau pašā betona struktūrā, iespējams ar cementa veidu saistīti citi faktori, kas ietekmē šo te lielākus virsmas masas nobirumus. Tālāk par betona chlorīdu izturību, kas nezinu, vai šeit auditorijā visiem ir zināms, bet Skandināvijā un daudz kur Eiropā tas ir ļoti plaši pētīta tātad chlorīdu noturība betonam, un kas ir diezgan labi jau zināms, ka faktiski kompozīta cementiem parasti šī te chlorīdu noturība ir labāka nekā CEM1 tīriem tātad kompozīta cementiem. Un kā mēs šeit redzam, tātad faktiski, pirmām kārtām tātad jebkurš betons turpina tātad attīstīt savu stiprību, nogatavināties, un tātad šī te chlorīdu izturība, chlorīdu migrācijas koeficients, chlorīdu iespiešanās tātad samazinās betonam vēlākā vecumā, tātad 70 dienu vecumā viņa ir nedaudz lielāka, un 180 dienu vecumā viņa ir mazāka. Bet tātad, kā mēs redzam, tad ar CEM1 cementu viņa faktiski ir tāda zema vai vidēji, aptuveni tajās kategorijās pēc tādiem starptautiskajiem kritērijiem. Savukārt visiem kompozīta cementiem viņa ir
vai augsti, vai principā faktiski šajā 180 dienu vecumā pārsvarā viņi jau ir augsta noturība. Ja. Tā kā faktiski, ja mēs skatāmies tieši no chlorīdu iespiešanās, no armatūras aizsardzības, bet korozija, kas rodās dēļ chlorīdu nokļūšanas līdz betonā esošajam tēraudam, tad faktiski jebkurš kompozīta cements mums būs labāks nekā CEM1 cements. Par betonu karbonizāciju, tad, kā es minēju, tika izmantotas abas salīdzināt paraugu gan pēc pātrinātās karbonizācijas metodas, gan palēninātās. Šeit kreisajā pusē jūs redzat to faktiski karbonizācijas dziļumu, kā viņš tiek mērīts, kā izskatās faktiski tie pēc standartā noteiktajām prasībām tie kritēriji, kā mēs pārbaudam to karbonizācijas dziļumu. Tad vienkārši uz Y-as tiek attēlots iespiešanās dziļums milimetros. Kaut kur lāzers pazuda. Nepazuda. Tātad karbonizācijas dziļums, savukārt uz X-as mēs attēlojam laika vienību, kvadrātsakni no laika vienības. Tātad šeit ir faktiski īstenībā 70 dienu vecumā mēs nosakām šo galējo karbonizāciju un vienkārši attēlojam viņu kā kvadrātsakni no laika un nosakām karbonizācijas ātruma koeficientu, kuru izsaka faktiski kā šo te korelāciju, kā šo te līkni starp punktiem, kā viņi progresē. Un nosakam arī, cik tātad determinācijas koeficientu R kvadrātā, cik viņi precīzi sakrīt ar šiem punktiem. Kā mēs redzam, tad faktiski, ja karbonizācija ir lielāka betonam arī standartā ir paredzēts virs 4 mm, ja, tad faktiski šis determinācijas koeficients ir diezgan precīzs un tā karbonizācijas fronte ļoti vienādi labi attīstās. Savukārt, ja tas betons ir ļoti noturīgs pret karbonizāciju, tad arī faktiski pirmajos testēšanas tajos periodos tā karbonizācija vēl nav īsti attīstījusies, līdz ar to arī šis determinācijas koeficients nesanāk tik labs šai te trenda līnijai. Un dēļ kā arī tātad, ja izsaka visus rezultātus, salīdzina savā starpā atbilstoši jau standarta šai te metodei, kurā faktiski determinācijas koeficientam vajadzētu būt lielākam par 0,95. Šī te melnā līnija, mēs redzam, ka daudzos gadījumos viņš ir daudz zemāks šis determinācijas koeficients nekā viņam vajadzētu būt, bet tas ir tiešā veidā saistīts ar to, ka vispārējā karbonizācijas fronte ir daudz mazāka betonam nekā standarta faktiski tā metodes apakšējā robeža. Respektīvi, betons ir daudz noturīgāks pret karbonizāciju, jeb, var teikt tā, betonam ir ļoti laba augsta noturība pret karbonizāciju. Lietojot naturālo karbonizāciju, faktiski paraugi, kuri tika uzglabāti nevis tātad koncentrētā CO2 vidē, bet vienkārši gada garumā tika uzturēti vienkārši laboratorijas apstākļos, te tā bilde ir kaut kādā ziņā līdzīga. Ja standartā arī ir minēta šeit, ka faktiski paredzams, ka pēc gada vajadzētu būt karbonizācijai virs 5 mm, vai arī paraugi ir jāatstāja vēl uz gadu turpināt karbonizēties. Tad mēs redzam, nevienam no paraugiem pēc 12 mēnešiem pēc gada faktiski nebija pārsniegt šie 5 mm karbonizācijas dziļums. Un līdz ar to šajā gadījumā arī izteiktais karbonizācijas ātruma koeficients parādās faktiski diezgan līdzīgs. Ja šos te grafikus saliek kopā pātrinātajai un dabīgajai karbonizācijai, tad mēs redzam, ka pēc būtības cik vērtības ir savādākas, jo mēs izsakam kvadrātsakni no laika dienās vai kvadrātsakni no laika gados, tad absolūtās vērtības ir dažādas, bet pēc stabiņiem mēs redzam, ka salīdzinot šie rezultāti ir diezgan līdzīgi ar abām metodēm un uzrāda līdzīgu uzvedību betonam. Tālāk par sārmu saturu. Betonā, kas ir tiltu, specifikācijās arī noteikti mums ierobežojums 3 kg kubikmetru. Kā mēs šeit varam redzēt, tātad tikai ar SR, tātad zemo sārmu cementu tiek izpildīts šis te kritērijs. Savukārt pat ar Heidelberga CEM2AV cementu, kuram tiek lietots zemes sārmu satura klinkers,
Ar to tāpatās ņemot vērā, ka šajos te pievienotajos pelnos fly ash arī ir diezgan salīdzinoši augsts sārmu saturs. Vienā no gadījumiem, tātad pie augstākas ūdens cementa, pie zemākas ūdens cementa attiecības, kur cementa saturs ir lielāks, tātad arī sanāk pārsniegs sārmu saturu betonā. Tātad šeit vienkārši visur tika izmantots vienādas metodas. Protams, ja ļoti gribētu, varētu viņu vēl bišķiņ samazināt iespējams. Bet neskatoties uz palielināto sārmu saturu, šis cements uzrāda vislabāko uzvedību tieši uz sārmu silikātu reakciju. Tātad tests tika veikts ar visiem 5 šiem te cementu veidiem, paņemot tieši apzināti zināmas, ļoti reaktīvas pildvielas. Ko šeit labajā pusē grafikā var redzēt, faktiski, ja mēs lietojam tiešām reaktīvas reaģējošas pildvielas, tad arī šis CEM1 cements ar visu zemo sārmu saturu tāpatās uzrāda izplešanos lielāku nekā mums ir standarts noteicis 14 dienās. Tad virs 0,1%. Savukārt šie te smalkie dispersie pelni, fly ash, ir īstenībā sen zināms, var teikt, manuprāt, vislabākais veids, kā apkarot sārmu silikātu reakciju. Vismaz atbilstoši šai testēšanas metodē vienmēr, ja mēs arī atsevišķi ņemam jebkuru cementu, pievienojam pelnus, tad vienmēr pēc šīs testēšanas metodes sārmu reakcija ir ļoti, ļoti zema, kā to var redzēt arī šeit. Tiesa gan, ja mēs lietotu nereaģējušas pildvielas, visticamāk tās vērtības būtu zem 0,1% arī 28 dienās, bet te mēs redzam, ka tāpatās, ja pildvielas ir reaģējošas, tad arī pilnībā arī fly ash mūs neglāb, jo, piemēram, daudzos militārajos projektos, kur ir ļoti, ļoti stingras prasības uz šo sārmu reakciju, kur ir noteikts 0,08% maksimālā pieļaujamā izpešanās 28 dienās. Tad mēs redzam, ka, ja mēs pat ņemam it kā šo te vislabāko cementu, arī ar to mēs nevaram sasniegt tik zemu vērtību, ja pildvielas tiešām ir reaģējošas. Par betona sulfātu izturību tātad tika izmantota Šveices standartā ierakstītā metode, kur betona mazi ļoti šauri tātad prizmu paraugi tiek piesūcināti sulfātu vidē, piesūcināti un žāvēti, lai tādējādi panāktu dziļāku, straujāku sulfātu iespiešanos betonā 4 nedēļu garumā. Un pēc tam vēl 4 nedēļas tātad noturēti paaugstinātā temperatūrā, pātrinot tādā veidā reakciju un nosakot betona izplešanos. Tad šeit mēs redzam, ka abi divi, kas ir tātad ar zemu trikalcija aluminātu, SR tipa cements, CEM1 SR3 un CEM2AV Heidelberga cements, abi uzrāda viszemāko izplešanos. Savukārt pēc šajā te Šveices standartā noteiktā kritērija maksimālā izplešanās 0,12%. Mēs redzam, ka faktiski tikai viens cements, CEM2 BMPLL, ir pārsniedz šo robežu pie vienas ūdens cementa attiecības, pie otras ir tieši uz robežas. Savukārt pārējie arī ne sulfāta izturīgie cementi tāpatās neuzrāda izplešanos lielāku, kāds būtu noteikts standartā noteiktais kritērijs. Vai viņus var vai nevar uzskatīt par sulfāta izturīgiem cementiem, es neņemos spriest. Tas, protams, būs ļoti atkarīgs no tātad apstākļiem un no vides tieši kādai tiek pakļauts betons. Bet konkrēti atbilstoši Šveices standartam, tātad šie betoni ar šiem cementiem būtu uzskatām par sulfāta izturīgiem. Tad pavisam vienkārši tā uzskatām, varbūt tās piemērs. Visi tātad šie te betona sastāvi tika maisīti pagājušajā gadā no augusta līdz novembrim. Un šajā vasarā vienkārši, tad, kad pētījums bija noslēdzies, tad tika saspiesti vēl, teiksim tā, pāri palikušie daži kubiņi. Tātad nevienādā vecumā, bet te var redzēt, tātad vienā laikā spiežot, viņiem bija no 260 līdz 314 dienām konkrētajā spiešanas brīdī.
Un mēs redzam, kāds ir bijis faktiskais betona pieaugums starp 28 un šim te nepilna gada vecumu. Tātad visos gadījumos virs 20%, atsevišķiem betoniem pat pārsniedzot 50% pieaugums betonam vēl pēc 28 dienu vecuma. Tas tā vienkārši varbūt tās informācijai projektētājiem, būvzraugiem, kur ļoti satraucās, ka betonam ir jāsasniedz, respektīvi novērtēt betona stiprību 28 dienās. Mēs to droši varam darīt vēlāk, lai varbūt arī vienkārši kā angliski sakot, overdesigning, tātad nepārprojektētu, nepielietot pārāk augsts šīs te rūtās arī drošības robežas. Un izmantot labāk visu to betonu potenciālu. Tad, apkopojot visu, ko es jums rādīju, es izveidoju tādu tabuliņu, pēc kuras ir salīdzināti visi šie cementi pēc tiem kritērijiem. Kā mēs šeit redzam, tātad pēc stiprības zuduma metodas salisturībai faktiski visi betoni ir vienlīdzīgi, ar līdzīgiem rezultātiem kā cementam. Pēc otras salisturības metodas, tātad divi cementu veidi, CEM2 BM, SLL un CEM2 AV uzrāda līdzvērtīgus rezultātus, savukārt CEM2 BM, PLL faktiski neizturēja šo te salisturības testu. CEM2 ALL bija tātad, pārsniegts 100 gadu pieļaujamās tātad kritērijas robeža, bet viņš bija atbilstoši 50 gadu kalpošanas laikam. Chlorīda migrācijā visiem kompozīta cementiem bija tātad labāk rezultāti nekā CEM1 cementam. Karbonizācijas rezultāts, faktiski CEM2 BM SLL rezultāts bija labāks, tātad mazāk betona karbonizācija, lēnāka nekā CEM1 cementam, savukārt arī CEM2 BM PLL cementam viņa bija nedaudz lielāka. CEM2 ALL un AV līdzvērtīgi kā CEM1. Sulfāta izturība arī faktiski visiem izņemot CEM2 BM PLL cementu līdzvērtīgi kā CEM1. Un sārmu silīcija reakcija faktiski visiem cementiem vienādi, izņemot, kā es minēju, CEM2 AV cementam, kuram, pateicoties šim te flyešu pelniem, viņi ir krietni labāka. Tad, to visu apkopojot, faktiski, ja mēs CEM1 šo T42,5N SR3 cementu ņemam kā referents, tad mēs redzam, ka faktiski pēc visiem apkopojot ilgmūžīgus parametrus, faktiski ar CEM2 BM SLL cementu mēs iegūstam faktiski pat labākus ilgmūžīgus rādītājus. CEM2 BM PLL viennozīmīgi viņi ir švakāki. CEM2 ALL cements gandrīz turpat, tur vienā pozīcijā viena zvaigznīte vairāk, vienā mazāk. Ja? Tas būtu tās diskutabls jautājums par to salisturību, cik tiešām pēc šīs scaling metodas tas ietekmē betonu to kalpošanas laiku 100 gadu periodā, ja struktūrālā stiprība viņam nav īsti apdraudēta. Un CEM2 AV novērtēts faktiski ar 2 plusiņiem, pateicoties šai te ļoti labajai sārmu reakcijas pretošanās spējai. Bet savādākā ziņā arī, līdzīgi kā CEM2 BM SLL cements, es teiktu, ir pat labāks kā CEM1 42,5N, SR3 cements, no betona ilgmūžības viedokļa. Tad, ātrumā secinājumi vēl tātad. Kopumā darbā tika secināts, ka betoni ar ūdens cementa attiecību 0,39 faktiski uzrāda ļoti labas ilgmūžības īpašības ar visiem cementa tipiem, kas tika testēti. Faktiski, ka ūdens cementa attiecība, bet ir, varētu teikt, galvenais šis te galvenais faktors, kas nosaka betonu šo te ilgmūžību un noturību. Tātad darbā tika salīdzināt arī abas divas salisturības testēšanas metodas, bet neizdevās atrast šajā darbā nekādu korelāciju starp viņām likumsakarību. Pēc vienas vienkārši visi betoni ļoti labi iztur, ir novērojama stiprības pieauguma, pēc otras mēs redzam, ir pilnīgi cita bilde. Tika pētīta dziļāk arī kāda veida cementa piedevs, kā ietekmē
betona tātad salisturība. Tur bišķiņi vairāk izdevās atrast likumsakarību ar ūdens, nevis tieši ūdens cementa attiecību, bet ūdens un šo te cementējošo minerālu attiecību. Un faktiski, tas, ko es iepriekšējā slaidā rādīju, tad faktiski divi kompozīti cementi uzrāda vismaz līdzvērtīgas vai pat labākas faktiski ilgmūžības īpašības nekā šis te izmantotais references Portland cements. Un es ceru, ka šādu pašu pētījumu metodiku varēs arī izmantot turpmāk, lai pievienotu arvien jaunus mums pieejamus cementu veidus, salīdzinātu jau pret jau šo te varētu teikt esošo datu bāzi. Tā, paldies!